Prieciņš. Tik daudz cilvēku grib to Vikas buču, bet es viņu dabūju katru dienu. Izcils laiks, izcili viss. Mēs esam Mētrienā, mēs vāram soļanku un esam pie mammas labdarības veikalā. Un laiciņš ir superīgs. Jāni, kuras mūsu plakāts pirmo liekam šito rozā? Šito rozā, jā. Paldies, Ejāva Raporks, izgatavojām šādus plakātus un liksim te augšā pirmo. Mums ir speciāls trepas reku zaļas, lielas, 2 tonnas pāri. Mums būs īstās trepas, jāņem draudzīgi mīļos. Tu tā domā? Kur mēs apstāsimies? Uz tās malas? Mēs netiksim līdz malai. Mums būs tūre mūsu labdarības veikaliņā, jo mēs esam dvīnītes. Sveiki! Sveiki! Kas šodien populārākā prece? Mēbeles. Pufiņš pirmais aizgāja. Jūsu reklāma. Šitā jums te notiek, ja trauks nosvaram. Monta varbūt kādu gleznu? Man jau patīk šito gribētu savā istabā. Vēl forši. Victory's mine. Es jau esmu Victory. You're coming home with me. Vēl. Bet smūks tiešām. Atgādina šausmanis, vai ne? Jā. Pūksteņi. Es tieši gribētu. Tad pasties kāda izvēlu uzstrāst. Zini, ko es tikko ieraudzīju? Reku ir džakūzi pārdošanā. Jā. Vāna ar burbulīšiem. Strūklām, es teiktu, ūdens. Vēl komplektā kiviču un var iet vannā. Laivā. Mēs ar Montu tad varam iet, ja vannā un laivā. Jā, kiviču atsaucies. Esi gatavs? Jā, te viss ir ar mēbelēm un lampām. Jā, un šie arī skapīši ir jauni ar atslēdziņām. Skatos, es riktīgi skapīšu tirgotāji. Jā, varētu pasties, jums ir kāmītis vai žurciņa. Būrīši te arī ir daudz. Tas ir home editions. Labs lampiņās pīdrošiem. Modernisms apvienots ar vecmotīgo. Ar imperālismu. Vīrietis ar melniem akiem, lūdzu, nolikt to balto krūšku maliņā ar mežģīnēm. Bet tagad izējam ekskursiju pa veikalu, ejam uz otro stāvu. Šeit mēs esam otrajā stāvā, kur mums ir apģērbi, trauki, apavi un dažāda veida audumu. Drīkst uzdot jautājumu? Jā. Cik tas viss maksā? 4 eiro kilogramā. Cik viegli? Domājies, cik lēti? 4 eiro kilogramā. Tas ir tā kā... Arī šitā servīze ir 4 eiro Tieši kilogramā. tā, arī šīs servīzes ir 4 eiro kilogramā. Arī šitie te vaļinki 4 eiro Šie kilogramā. vaļinki ir 4 eiro kilogramā. Man piestāv šāds. Tas tavs sapņu vīrietis. Jā, slava pacanā, sporta tērpā. Tā pieskās vīrietis. Tā, Džeki. Kā viņš. Kas neizstāsta kā viņš, neizies face kontroli. Jā. Instagramā Bet titulu tad jau bildi. jāatbrauc jānopērš sporta tērps. 4 eiro kilogramā. 4 eiro kilogramā. Kā domā, cik te būtu? Tu pat kilograms, man liekas, nesanāk labi. Normāls prikits uz zaļam bāla. Pasties, kādas te glaunas šādas glāzītes ir. Te nav tās graņonkas saucamās. Tas ir graņonka. Tā ir tādām svīteņām, bet tā vecā, zin? Nē, tās nav īstās. Šitā ir graņonka. Šitā ir graņonka? Ot, bet tā nav tā īstā. Nav īsta, Bet viņam maziņākā bišķiņā būtu. Bet līdzīga ir. Sakiet, no kurienes jūs esat? No Madonas vai? Tepat, no Prolīnas. Pirmo reizi veikalā? Nē, visu laiku te esmu. Jā? Pašu veikals? Atbraucāt šodien dēļ mums, vai jūs vienkārši atbraucat? Nopietni? Esat šeit pirmo reizi vai? Nē, mēs bijām pirmīt, jau iebraucām, samaksājām pusi un tagad pārējo. No kurienes esat? No Madonas. No Madonas tepatās, redzi? Jā. Tad vietā iebrauc un apciemo. No Gulbenes. Mēs vakar speciāli braucām, nebija. Tiešām? Jā, bija ciet. Jā, mēs šeit veikals strādā katru otro sestdienu un katru trešdienu. To mēs pēc tam Googlē Tagad. izlasījām. Es gribēju atbraukt par Lūrētu, varbūt atradīšu kaut ko. Un ko vispār meklējat šeit veikalā? Vienkārši kaut ko. Vienkārši tāpatās atbrauc apastīties. Tā glezna liekas varētu viņu. Cik jūs dotu par to gleznu? Dešķuku. 10 eiro. Labi, ejam paprasīsim, vai viņa mamma iedos par 10 eiro viņu. Mums reiz ar gleznu pajautās. Mammu, jautājums. Šito gleznu mēs par 10 eiro varam atdot? Viņa teica, sieviete brauca vakar, nebija veikals vaļā, un viņa tagad atbrauc otro reizi. Labi, droši. Ja, 10. Ko nopirkāt? Nu, gultu? Gultu? Jā. Forši. Reku, šeit mums ir bērnu nodaļa. Te ir gan mantiņas. Gan? Gan mantiņas, gan spēlītes, gan plates, gan gultas, gan paklāji, gleznas, lustras. Pasties tā kā redakcijās sakarināts. Mēs nevaram kaut ko Jānim atrast plakāts liekot ārā. Siltu kaut ko? Kaut ko stilīgu. Derēs. Ejam pie Jāņa. Kā jums mūzika šodien? Mūzika ir ļoti forša, mēs jau dejojam visu laiku. Es esmu ielaicīgi filmētājs un DJs.
Kungs, kas palaida pirmajā stāvā balodību, atgādinām, ka labierīcības ir ārpus veikala. Pa labi un pa labi. Jā, mēs to atradām, jā? Ko uzvils? Tev jāuzāk. Vai es šito nesačakarēju? Man liekas, Elīna tev mājās gaidīs šajā ansakā. Tetī bēr. Oi, kāds tas skaists. Jā, šeit drīkst braukt arī ar dzīvniekiem. Mēs visus mīļi gaidām. Sakiet, jūs ēdīsiet saļanku, mums jau gatava? Jā. Tā jums pirmais šķīvīts, ja? Jā, saļanka. Informācija visiem iepirkējiem. Saļanka jau gaida jūs ārpus veikala. Ejam nogaršot, Jāna. Mēs vēl nevienu plakātu neesam pielikuši. Bet es jau atpakoju, tas jau ir daudz. Jā, tad jau ir mašīna. Viens ir atpakots, jā. Vika, tu tik klients ārā nevielīdi. Nu kā, pie manas saļankas vai arī vajag atnākt? Es centos. Nu, tu varbūt piereiz mums izstāsti saļankas pagatavošanas tehnoloģiju savējo. Es šito tā ir slepenā recepte, šitā Vikas recepte, šito nedrīkst stāstīt. Un kā sodok, visiem būs pārāk garšīgs saļankas mājās. Jā, mēs sagatavojām mājās visu un tad atnācām un visu salikām. Tad mēs pieliekam olīvas un citroniņu pēdējās lietiņas. Un uz ugunskura vārīta tīk skaisti un garšīgi. Iesim tvītās pa placu, sasauksim potenciālos ēdājus. Nākat. Jā. Maizīt, te mēs varam nolikt. Tā. Mēs jau varam krēslus arī atnestos. Mēs varam visu iznest tā mēbeles, dīvānu sanest un krēslus galvnē, visu to iepakojam. Reka sīvieta sunam pie džeki varam aiziet viņus visus pasaukt. Vai arī saliet un aiznest to labāk būtu. Aiznesīsim, jā? Lai saliet, mums no sākuma vajag glāzītes par 4 eiro kilogramā nopietni. Galā. Es vispār domāju, saļanku saliet, bet labi. O, kods tu mozulis, kur tava saimniece, bebi? Mēs meklējam suņa saimnieci, nezināt, kur varētu būt? Iegāja. Labi. Iegāda numuriņā? Jā, iegāja. Bet kungi, nāciet uz saļanku. Nāciet uz saļanku pagaršot, ļoti garšīga, tikko uzvārītos ugunskura. Nevar atteikties. Mēs nepieņemam, nē. Savādāk sodu pastāvēt uzliksim. Jā. Vai tam mēs vai Jāna arī būsim kādu nopelnījuši kausiņu? Būsiet, jā. Jūs jau labi filmētāji. Paskatieties uz sienu vēl lē. Jā, vēl pilnīgi vesels nulli baneri salikt. Bet starts ir ielikts. Jau ir izpakots. Jā, ir izpakots, jā, no plēvītes. Reka, mums ir trepes. Trepes ir gatavs. Nu, davai kāds plāns lienam visu, aizējam uz upiņu apēdam. Un tad, lai ir spēks. Mēs varam, jā, spēkam. Un tad, kad ķersimies, tad riktīgi līdz galam jau klāt. Plāns ir labs. Galvenais pieturēties pie plāna. Jā, ja tiešām man ar to zupu, tad viņi nebūs tik kautrīgi, kas iešu ar zupiem iekšā. Jā. Sveiki. Apkalpošana numuriņā. Maizīte. Pašiem būs jāiet. Reku tālāk. Reku. Nē, reku kungs gaidīja jau labu laiku pie golfiņa. Laiks vienkārši ideāls. Saulīt spīd. Bet sajūtām plus 10, bet sniegs apkārtā. Pirmo reizi vai esat bijuši jau? Jā. Vika, tu zupu ēd ar maizi vai bez? Ar maizīti. Tu, Jānka, zupu ēd un uzdzer kaut ko 50 gramiņas klāt, vai kā tev parasti? Kā kur dienu? Tu ar maizīti ēd zupu? Kā kur reizi, bet vispār... Nē, bet man krējums ir ļoti svarīgs. Bet šeit, jā. Bet saļankai īstenībā krējumi, man liekas, neliek baigi. Tā, reku arī manējas. Tikai ļoti centās. Un viņai vispār... Ļoti smaržo. Tā ir Matevs krustmāte. Jā, sveiciet. Es uz upiņu cienāju, saka, vispār strādā pie mums, mans krustdēls. Nu, kāds? Nu, jā. Latgaliski runā. Ot, labais. Forši. Jā. Bet te jūs no Varakļānē vai? Jā, es no Varakļānē. Vai go gabalu maucāt? Nē, nav jau tālu. Cik te nu īstenībā jau nav tālu, jā. Latvija jau maza ir, jā. Vajag forši ar jums tikties. Pagājuši sestdien, svētdien Matevs pie manis bija. Man bija dzimšanas diena. Jā. Tad mums kaut kas jāuzdāvina no veikala. Jā, mēs varam uzdāvināt. Tev jāizvēlās dāvana. Jā, izvēlaties dāvanu. Svečturi. Vēl vienu svečturi? Jā, vēl vienu. Ejam izvēlēties, jā. Bet paēdīs zupiņu. Jā, paēdīs zupiņu. Jā, paldies. Mēs jūs meklējām pa visu teritoriju. Labā apetīti.
Arī, ka suns pēc busiņā sēž. Bet suncim var vispār? Nevar jau droši vien. Droši vien nevar, jā. Viņam garšo zupaņi. Bet vai mēs atdzesēsim vienu, ieliksim sniegā, jā. Labi. Savādāk viņš būs dusmīgs, ka jūs vienu ēdat. Vai ne? Arī, ka viņš jau nāk, viņš jau zina. Vai jokam es esmu tā kā nobijies. O, labi, ka Jānis strādā, vismaz kāds strādā. Šeit vai jau? Pirmo reizi rekur ir, kas vakar redzēju reklāmu un reklamēju izbraucot no Rīgas. Jā? Jā. Evo, labais. Es jūs sekoju līdzi jums labāk. Kaut ko arī nopirkāt? Nē, es tikko. Bet iedomājies, cik forši, ja tā būtu arī Ikea, ka tu ieej uzreiz zupiņu iedod. Jā, šī tas ir baigi, jā. Tas tāds pirmo reizi, jā. Tā atmosfēra forša man šķiet, tā draudzīgi. Nu, tad tu tikai vienu zupiņu šodien tiki galā, jā? Nu ko, viens plakāts pielikts, cik pulkstens jau ir 12. Mēs kādu malaču esam. Kādu mēs malaču esam, jā. Ierakstiet komentārā, patīk jums tāds rozā, tur arī būs savādāk. Un te vēl uz šīs sienas būs vēl 2 plakāti vai 3 reku zemē pagaidām vēl stāv. Te ir pats labākais palicis. Skatās, ka maz, bet... Man teica, ka pietiks, nu tā laikam ir. Maz jau tu ielēji, gan arī vairāk. Droši un otro porciju arī var nākt. Pietiks. Mums nav žēl. Tāda skopa tu viki šodien, jā? Nu, es to pieklājīgi, lai nelīst vārtus. Neapgadzinās. LBD vai kā tur. Valsts, tu domāji? Paga, valsts tu māki? Es māku. Ko tu Tas nav valsts. Valstis jau... Kāds var jau arī otru? Kāda starpība? Nu šitā. Ko tu māki valsti? Nu, es kaut kā māku. Tā kā es šitā, tad šitā. Tad tu nāc man pretī. Tu esi vīrietis, ja? Es cenšos. Paši zupiņu apēdāt? Jā, Vika, nē. Vika aiziet. Visi Par redzēt, garšīgi kā tu sanāca? upēdi. Jā, varbūt papildu porciju. Nē, nevienam nevajag. Nē. Varam līdzi ieliet arī. Nē, es pat izvarīšu. Ko tev? Jūs arī varat saļanku mākat varīt? Protams. Kura sieviete nemāk? Nu, Labi, paldies jums. Foršajiem pirkšanās noteikti kaut kas jānopērk. Protams. Tā tu pati netiksē, ne? Zupiņu? Jā, ieliet. Lai atdzies. Protams, jā. Bet mums arī pietiks. Pietikši reiz? Labi, tad mēs noliksim maliņā, lai atdzies. Kā tu pati iemācījies ēst taisīt, vai? Jā, es jau kā no maziņa no skolas laikiem, piemēram, nāk mājās, tas viena. To kaut kas jau jāuztaisēs, kā gribās ņemāt, un tad tā Kas arī. ir tāds sarežģīta ēdiens, ko tu taisi? Es cepu makaronu cepumus, nesanāca, bet bija garšīgi, bet viņi neizskatījās labi. Bet galvenais jau garša. Kas te notiks? Mēs iesim baļā. Iekurināsim baļu un atpūtīsimies pēc garas un grūtas darba dienas. Mēs atradamies Mētrienā, Centra iela 31, Zemītes. Pavasaris nāk un visur ir dubļi. Jā, aiznes trepes, ne? Jā. Kā mēs pārvadājam trepes. Aiziet. Šī ir mana dzimtene, manas mīļās mājas, jā. Teicu, es atbraucu un aizmirstu par Rīgas dzīvi. Cikos tu piedzimi, ja no kādam interesē? 8 no rīta. Īstenībā es piedzimu toltē. Nopietni? Nē, nopietni, jā, es piedzimu toltē, jo mamma nepaspēja saukt ātros, un tad, kad ātri atbrauc, es jau biju piedzimusi. Tas ir tāds interesants stāsts, jā. Kāpēc mani sauc Viktorija? Tāpēc, kad es piedzimu mājas apstākļos, un Viktorija nozīmē uzvara. Es vinnēju pa dzīvi jau tā, jau no pirmajām minūtēm. Paucam dzīvē! Wow!